Jauna diena, jauna problēma. Ir pagājušas 2 nedēļas. Vizuāli ir diezgan lielas izmaiņas. Es īsti nevaru saprast, labas vai sliktas. Tad mums nācās ieklāt visur plēves. Jo mēs secinājām to, ka mums uz griestiem ir krīts, un ja mēs gribam viņu nokrāsot, tad mums viņš ir jādabū nost. Viena liela uzvara. Mums ir gaisma. Lielāka iespēja, ka darba aizies uz priekšu un atvērsimies kaut kādā relatīvi labā laikā. Būtu kāds atcerās, te bija iekaramie griesti. Mēs tos noņēmām šeit, mēs noņēmām arī tur, bija lietas 2 lielajās telpās, kur tur visu noņēmām. Mēs esam demontējuši lielāko daļu no liekajām lietām. Lielās 2 telpas ir notīrīts griesti no krīta. Esam noņēmuši visus liekos vadus. Kaut kādā brīdī ņemsim nost arī gaismas, jo mums viņas nevajadzēs un viņas traucē krāsošanai. Mums būs, kā jau mēs iepriekš minējām, UV gaismas, viss būs zils, tad liksim lielos prožektors. Sākuši atjaunot kolonas. Tā bija viena no lielajām problēmām, ka viņas pieņemsim šī apakšā drupa. Esam sākuši spaktelēšanu, esam uzlikuši stūrīši, lai tā smuki, skaisti, eleganti. Neliela problēma ar mitrumu, jo nekas diži nežūst, bet on that later. Vēl viena kārtīgā lieta, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam notīrījuši gandrīz visus logus, izņemot tos, kurus es pirms tam teicu, ka būs problēmas ar skoču. Kasot griestus, ja iepriekš kolonas izskatījās šādi, pēc maz brītiņa kolonas sāk izstīties tā. Viss apmetums vienkārši ņēma un nobira ar lielajiem gabaliem.